orientēšanās, tas ir interesanti. Tas ir droši vien pirmais arguments, kas jebkuram derēs. Jā, nu mūsdienās visi orientējas izmantojot telefonu, jā. Bet, nu, ko darīt, ja telefons ir izlādējies? Otrkārt arī mežā nav zonas. Kā saprast, nu, no kuras puses sēņojot es ienācu mežā, kur man jāiet ārā? Kartē viss ir uzzīmēts. Vienkārši tie objekti ir jāspēj ieraudzīt dabā. Un kartē ir svarīgi arī zināt tos apzīmējumus. Piemēram, nu, šo droši vien visi uzminēs. Nu, tā ir upe, tur nav jautājumu, vai ne? Bet kā apzīmēt ceļu, kā apzīmē māju, tas viss ir kartē, kur otrā pusē ir tie apzīmējumi arī aprakstīti. Lai cilvēki, kas nezina, viņi varētu apskatīties. Un tad var arī ieraudzīt, mēs esam nonākuši pie melnā tādā taisnstūrīša, tā ir māja. Jā, tiešām, redz, kur ir, varam saskaitīt visas mājas. Kompass ir ļoti būtiska lieta, bet bez tā var iztikt. Ja nav kompasa, tas nav iemesls nepamēģināt orientēties. Bez kompasa būs grūti atrast dažus no punktiem. Tas ir noteikti, bet tie punkti, kas atrodas pie raksturīgiem objektiem, kā pašlaik tiešām šis 50. Mums nevajag kompasu, lai viņu atrastu. Mēs zinām, ka viņš ir aiz šīm mājām. Un arī par citiem punktiem, kas atrodas pie celiņiem. Tur nav vajadzīgs kompass. Tur mēs vienkārši sekojam līdzi celiņiem, jo kompass ir vajadzīgs, lai varētu sagriezt pareizi karti. Jā, tātad ziemeļu bultiņi rāda uz ziemeļiem, kartas ziemeļi vienmēr ir augšā. Un tad mēs zinām, uz kuru pusi, kurš punkts vispār atrodas un kur mums ir jāpārvietojas. Ja nav kompasa, mēs izmantojam konkrētos orientierus. Tātad ceļus, pļavas, mājas, ielas, jā, viss to, kas ir raksturīgs, vai upi. Šīs kartes var dabūt turisma informācijas centros pārsvarā vai izdrukāt mājaslapā pats. Un tad mums nav nekas jāmeklē, tad mums jau karte ir, mēs braucam uz starta un finišu vietu un sākam savu plānoto piedzīvojumu, distanci, izaicinājumu. Es jau esmu apskatījusies, ka 50. punkts atrodas mūra galā, un tātad tas, ko es mēģinu ieraudzīt, ir, jā, te bija leģendā rakstīts 50. punkts mūra galā. Un es tagad te uzreiz starp mājām iznākot skatos, redz, kur mūris. Jā, un īstenībā jau pa gabalu spīd, vai ne? Lai piedalītos izaicinājumā, jūs jau mājās esat ieinstalējuši aplikāciju Q-Orientērings, un tagad jūs vienkārši noskanējat kodu, un jūs esat atzīmējušies punktā. Mums ir divu veidu kartas. Izvēles distanci būtu jāizvēlās tiem cilvēkiem, kas varbūt pirmo reizi to dara, otro, trešo, kas nav pieredzējuši orientieristi. Jo tur no punkti ir diezgan daudz, ir 20 punkti visās pilsētās vismaz, un tur var izvēlēties vieglākos. Tātad izvēlamies tos vieglākos punktus, kurus mēs redzam, kas ir pie celiņiem, taciņām, mājām. Tos nav grūti atrast, tos nav grūti sasniegt. Nu, tiem, kas jau ar orientēšanos biežāk ir saskārušies, nu, tiem varbūt izaicinājums būs drīzāk iziet punktus norādītajā secībā. Tur arī ir tādas sarežģītākas situācijas, kur vajadzēs to kompasu. Tātad šeit, kur kartē ir tās brūnās svītriņas, tās ir augstumlīknes, tās rāda, ka tur ir kalni. Un ja tās augstumlīknes ir ļoti tuvu viena pie otras, tad tas kalns ir liels, kā piemēram šeit. Mēs esam ļoti augstu jau virs kalna. Un tas ir šī vieta, ja pie šoseju var redzēt, un redz, kur kalns. Un tās daudzās svītriņas nozīmē, ka tur augšā un lejā ir grūti tikt. Šeit es teiktu, labāk nevajag. Apeiet apkārt. Šī te olīvzaļā, tie ir privāti īpašumi. Tur jūs iekšā neejat, tur nevar tikt iekšā, tur visbiežāk ir žoks vai tur ir īpašnieks noliedzis iet. Visas citas zaļās krāsas, tas ir mežs. Mežs var būt baltā krāsā, tas ir mežs, kur ir viegli tikt cauri. Viegls, smuks parkveida mežs, varbūt kāds koks nogāzies un kādu krūmu jūs tur atradīsiet, bet vispār tas ir caurredzams, viegli pārvietoties tur ir. Tiklīdz tas mežs ir iezīmēts zaļš, tur arī ir vairākas gradācijas. Tātad gaišāk zaļš ir ok, var cauri tikt, bet kāds krūms un kritis koks būs. Tumši zaļš, tas varētu būt jau tāds kārtīgs džunglītis. Tas ir tā, kur nebūs viegli pārvietoties. Labāk apiet apkārt pa taciņu, sevišķi iesācējiem. Ja tur būs gravas, koki, es pat gribētu teikt, ka jebkurš orientierists arī sacensībās drīzāk šo te apskries par taciņām, nekā mēģinās pa taisno. Jo tur var būt arī ļoti sarežģīti tikt cauri. Mēs esam nonākuši pie pilsdrupām, un te prasa biļetes. Tā varbūt mēs varam iziet pa maliņu kaut kur pa taisnos punktu. Sakiet, lūdzu, vai tām pilsdrupām varēs tikt cauri? Cauri iziet nevarēs, bet būs jāiet pa taciņu, kas iet tieši gar pilsdrupām uz Krusta kalnu. Tas nozīmē, ka mums būs jāizvēlās cits ceļš. Mēs bijām plānojuši iet pa taisnāko, bet mēs tagad apiesim apkārt pa taciņu. Šādās situācijās tomēr ir jāskatās arī, kur iet, ne tikai kartē. Ja pārāk aizraujas ar to un neredz, kas ir apkārt, tad var gadīties, ka tur ir bedre, akmens un kāja noslīd, un šeit nav patīkami novelties.
Šī ir taciņa, kur ir iezīmēta ar mazu šauru melnu svītriņu. Viņa tāda arī ir dzīvē. Viņa ir maza. Teiksim, ir taciņas kartē, kas ir iezīmētas ar kārtīgām melnām svītriņām. Tās ir lielāki ceļi. Telefonā ir tā priekšrocība, ka tu vari palielināt. Un tad tu redzi tiešām visas detaļas ļoti labi. Tad brilles nevajag, tad tu vari palielināt, apskatīties. O jā, bet nu tagad mēs iztiksim ar karti. Dodamies. Arī tagad ar to Q-Rentērings aplikāciju, tur būtībā var būt, ka vajag pēc katra punkta to telefonu tā kā izslēgt, tā aplikācija jau paliek strādāt tur iekšā. Vienkārši nospiež, lai viņš ir melns un lai viņš tā kā neēd tik daudz to bateriju. Jo sevišķi augstā laikā izlādējas tie telefoni negaidīti ātri. Man ir kājās pašlaik normālas, parastas botas, kurām ir kaut kāds protektoriņš. Nevajadzētu pa šādiem te, sevišķi pa stāvākiem kalniem vai slapjākās dienās vilkt kaut kādus pilnīgi ar gludu zoli, kas reāli slīd. Jo tie, kas nav pieraduši staigāt tik ilgi, tiem varbūt pirmajā reizē arī nevajag 2 stundas staigāt, varbūt izvēlēties. Starp pusstundiņu un stundiņu būs ideāli. Paskatāmies kartē. Tagad mēs esam nonākuši šajā taku krustpunktā. Mūsu taka it kā aizies tur taisni uz priekšu, bet mums ir jāgriežās pa to taku, kas ir pa labi. Kā ir rakstīts leģendā, ka mūsu punkts būs taku sazarojumā. Tāpēc, jā, griežamies te pa taku pa labi un turpinām ceļu. Un redz, kur mēs esam klāt. 31. kontrolpunkts ir šeit. Un tā tad velkam ārā telefonu un noskanējam kontrolpunktu. Ja nu kādreiz telefonam, nezinu, kamera sabojājas, tad kur apakšā ir kodiņš. To ierakstot manuāli aplikācijā, arī kontrolpunkts tiek ieskaitīts. Redz, kur mēs tagad pašlaik sēžam pie 31. punkta uz soliņa, un te var redzēt arī atšķirības starp to, ko nozīmē dažādas krāsas. Tā, mēs esam tajā baltajā zonā. Uz to pusi ir tumši zaļais mežs, piemēram, ja mēs tagad paskatāmies. Pēc metra jau, kad tur ieiet iekšā, tur vairs neko tālāk neredz. Tur redzi krūmus, zarus un lapas, un tas arī ir viss. Atšķirībā no baltā meža, kur var redzēt tālu, tur viņš pat varētu būt vēl 2 biezāks, viņš vienalga būtu balts un vienalga varētu redzēt daudzus metrus uz priekšu. Otrā pusē arī joprojām ir baltais mežs. Ja neskaita to, ka tur ir ļoti stāva grava, tad tur var tikt cauri. Šis ir taisnākais ceļš, vienkārši iet tur lejā. Jā, kādu laiku uz dibeni nošļūkt tur varētu, bet diez vai tas būs labākais. Un otrā pusē būs tāda pati grava augšā. Un alternatīvais ceļš ir izmantot taciņu. Vienmēr vajag pamēģināt vienreiz dzīvē, arī šādi iziet cauri. Un varbūt aizsūtiet bērnus ar vecmāmiņu apkārt pa taciņu, tad paskatieties, kurš vēl ātrāk būs līdz kontrolpunktam ticis. Vēl viens labs orientieris vienmēr kartē ir šie te dzeltenie, kas ir pļavas vai atklāti lauki. Tās ir tādas lietas, ko nevar nepamanīt dzīvē. Viņš no meža atšķirās ļoti būtiski. Tur koku nav, tā ir pļava, un līdz ar to viņus var viegli pamanīt un pēc tam viegli orientēties pēc viņiem. Tiem, kas ir trasi nolēmuši veikt ar velosipēdiem, kartē nevienmēr var 100% saprast, vai pa to taciņu varēs izbraukt ar riteni vai nē. Ir jāskatās. Braucam, konstatējam, ka tur ir aizgāzušies koki, sauguši krūmi. Neko darīt, griežamies atpakaļ, meklējam citu ceļu, jo tā taciņa ir iezīmēta ar tumšāku, melnāku, biezāku līniju, jo viņa ir braucamāka. Tiem, kas baidās apmaldīties, tiem es gribētu teikt tā, ka Latvijā nav 100 kvadrātkilometru plaši lieli meži, kur ietver dienām un nevienu cilvēku nesatiks un pat suni nedzirdēs rejam. Latvijā visur, jā, meži ir, daži no viņiem ir lieli, bet kaut kur var dzirdēt skaņu, kur mašīna brauc. Kaut kur ir cilvēki iemītas takas. Agrāk vai vēlāk atradīsiet kaut kādu lietu, kas jums dos sajūtu, ka jūs zinat, kur jūs esat un kur jums ir jāiet. Tas, ko nevajag darīt, nevajag līst iekšā purvos, kur jūs jūtat, paliek kaut kas mitrs, kaut kas slapjš, kaut kas biezoknis nāk. Nē, nelieniet iekšā purvā. Ejiet, turieties pa tādām vietām, kur ir normāls mežs, un tiem, kas ir pavisam bailīgi, un kuriem liekas, mežs, es apmaldīšos. Paņemiet līdzi draugu. Draugam arī patiks. Tad, kad jūs pabeidzat savu izaicinājumu, aizsūtiet visus kontrolpunktus uz serveri, lai mēs arī redzam, kā jums ir superīgi gājis un cik jūs daudz punktus atraduši. Izmēģiniet pēc iespējas vairāk izaicinājumus dažādās pilsētās un mežos, un lai jums tiešām veicas atrast pēc iespējas vairāk kontrolpunktus.